Šodien parādīšu tādas vairāk praktiskas lietas, kādā veidā es savam mocim veicu tādas primitīvās apkopes mājas apstākļos. Ko mēs uztveram kā primitīva apkope? Manā gadījumā to es uzskatu kā motocikla tīrīšanu. Šī gadījumā man lielākā problēma vienmēr ir kukaiņi. Te var redzēt, ja? Pa lielam mocis šāds pēc kukaiņam paliek, pēc nedēļas brauciena. Es noteikti neesmu tas, kas katru dienu mazgā moci, jo tam es neredzu nevajadzību un īstenībā maz tik veselīgi arī nav katru dienu viņu mērcēt ūdenī. Kurš tad vienmēr skatās tā moci? Pie 2,5 tāpatās neko neredz. Nākamā lieta, ko es daru ķēdi, kā es viņu tīru, kā es viņu eļļoju un arī, protams, ķēdes spriegošanu. Un parādīšu, kā šim mocim es mainu eļļu un eļļas filtru. Tātad pirmā lieta, ko mēs izdarīsim, izmantosim Insect Removers no Motula. Apsmidzināsim kukaiņus un ļausim mazliet iesūkties un pēc tam mazliet ar lupatiņu un noskalosim. Tātad pirmā lieta, mēs mazliet apskalosim moci. Izplūdē iebāzīsim korķi, lai ūdens netiek iekšā. Tātad Insect Removers uzskačāsim. Viņu nevajadzētu pārturēt, jo viņš var izraisīt nevēlamu ķīmisku reakciju. Pietiks. Tātad šitās trakākās vietas ļausim iesūkties. Tā mazliet uzbirstēsim. Tā, un noskalosim. Tātad šitais ir pēc Insect Removera. Viņš labi strādā, diezgan ilgi jau es viņu lietoju. Nākamā lieta, uztaisīsim tādu vispārīgo tīrīšanu mocim. Izmantosim Motul Motowash. Tieši šito es pirmoreiz izmantoju, bet principā es cenšos izmantot līdzekļus, kurus var vienkārši uzsprejot. Viņš atmiekšķē visu netīrums un es pēc tam noskaloju. Un visu neizmantoju kaut kādas švammes ar kaut kādiem šampūniem un tādām lietām. Neaizraujos ar baigo birstēšanu. Uzsprejosim šito virsū visur. Pilnībā visu moci. Ļausim iedarboties un pēc tam vienkārši noskalosim. No viena gala jau būs viņš iesūcies un varam skalot. Tātad esam noskalojuši moci. Viss tīrs, spīd un laistās. Ko izdarīsim? Pagaidīsim, lai nožūst šīs disks. Un šitais disks. Viņš nožūs, paņemsim, notīrīsim ar speciāliem disku līdzekļiem. Diskiem mēs izmantosim šādu te Motul Wheel Clean. Arī vienkārši jāuzsmidzina, jāpagaida, atmiekšķējas un pēc tam noskalot. Un vēl var pirms tam vēl ar lupatiņu pāriet pāri. Pāriesim pāri lupatiņu. Lai būtu pārliecināti, ka viss iztīrās. Katru spieķi notīram. To pašu priekšējo riepu. Un noskalojam.
lielākā problēma vienmēr ir iztīrīt radiatoru. Šeit mēs redzam, ja, te man ir radiatora aizsargs, un tur vienmēr tiek iekšā daudz visādi kukaiņi. Un izaicinājums ir iztīrīt tā, lai tu nesačakarē radiatoru, lai tu nesaloki mazgājot radiatoram tos spārniņus. Tā kā es diezgan centos akurāti, te ir kukaiņi palikuši, bet kamerā nevar redzēt, bet man radiators ir diezgan tīrs. Un pēc mazgāšanas es parasti vēl izpūšu visu ar kompresoru. Man ir 50 litrīgais kompresors ar tādu pistolīti, visu izpūšu. Radiatoru un visas elektronikas, visus vadus, visur, kur var iepūst iekšā gaisa, lai ūdens nepaliek iekšā. Nedēļas ātrā tīrīšana ir pabeigta. Lūk, rezultāts.